Nu, ko tu gribēji to aist? Es gribēju pagājušajā Zolnieku nopirki. Zolnieks nopirkt malas tevi? Man profita? Vai man tev jāskaita? Paldies par to negaršīgo spraitu, ko es negribēju. Pasties tā, kā jau augšā. Telefons ir ieslēgts. Jā, čau visiem, mēs esam. Arol, tu zini, ka tev tā soma tur karājas priekšā, ne? Nē, tas būs labot. Mums jāslabot. Es Rol, es tev tu iepisīšu to, kad šādu koļu izdarīju. Mēs sākām. Viņa bija tā kā, viņa bija priekšā, viņa bija fokusā, neredzēja Henriju. Un tagad tas. Es ir pārliks un nesties. Mēs būs pusstundu izbraukājuši. Man liekas, ka mēs pusstundu vienkārši Mēs no tās atbraucām. Labi. Nu, tagad mēs šitā atstājam sākumu tāpat tās. Labi, kā jums gāja laivraucienā? Jums ir laivrauciens. Štāpatās. Štāpatās, jā? Tā ir. Pirmā pusstunda bija ritīgi vēl pēc tam tikai viens otrs izbasīja. Diemžēl mēs bijām vienā laivā. Tagad mēs esam visi trīs vienā laivā. Trīs ir laivā. Badum! Tss! Nu, kas jums sāp? Badum! Tss! Nē, uz krastu vai ne? Kas? Uz krastu. Tu varēja vienā ir. Nē, nekur krastā. Es tikai teoriju mācījies laivu skolā. Nē, krastā vienkārši cilvēks ir man bail. Braucam garām. Kas? Kā mēs braucam garām? Mēs vajadzam pēc krastu gradu. Nē. Šā būs tā kā klausīšanā epizode, varbūt arī nedzird. Nu, kāda starpība? Galvenais jau mums pašiem. Mēs jau kameru tā... Šis ir priekš mums, nevis priekš mums. Priekš mums, varbūt arī pakaļ mums. Labi, zvanām saka aizbāk kaut kur tālāk, jo šis ir baigi. Kamerā gan jau iesoļos. Labi, nu stāsti, kā jums gāja klasikas diskusijā? Mērt. Mērts? Mēs nekādus telefons nenoslīcinājām, tas nebija smieklīgi. Rolands bija paņēmis tikai ūdeni līdzi. Nopietni? Roland, kāpēc tu pagājuši gadu uz kursa laivu braucienu paņēmi 5 ūdens bačuku un ābolu? Un tas viss. Tas mums vēl nakti bija jāpaliek. Ko nevajag. Un es padēlu, es no visiem citiem padalījos. Nē, man citi padalījās manī. Rolands, Rolands atklāja labdarību. atkal viņš uztais tādu joku, ka viņam it kā ir vairāk draugu nekā mikrofonu. Nē, es biju investā konferencē, man pienāca viena sieviete klāt, viņa teica, tu 15 centimetros ir garāks par teviem pagājušā gada procentuālo pieaugumu vai mazāks. Es nezinu, kā atbildēt. Man pirms ir pieaudzis pa 10 ceņiem. Nē, bet tā kā... Nu, cik jums kripto pieauguma? Man pa 10%, man pirms 9. Es nezinu, viņa atbildēt. Es ešu šmaidīju. Pateicis. Kad zināt, tev to gaļu, ka boners bija tajā interakšana laikā. Tu zini, ka ejai? Tu zini? Tajā sieviete televizorā. Tur vienkārši tā kā video, kā viņa, ja prasa jautājums, tad tā kā papras jautājumu, tas saku, viņš pauzi nākošais video sāk iet. Viņa runā polbālu no sēšanas. Bet, Roland, tu zini, ka tā kā klusums iznīcina tā kā to te? Tā kā iedomājies tev kāds stresojā? Kāds tev ir ritīgi dusmīgs priekš tevim? Priekš tevi. Labi, bet kā jums ir? Vai jums ir 10 centimetros garāks par jūsu pagājušā gada kripto pieaugumu? Es neko neesmu līdz kripto, jo man mamma neļauj. Labi, kazino būmu. Roland, Nē, kā jums liekas? mazais investors. Labi. Roland, tev ir 2 eiro investēti, tā tu kaut kā runā, ka tu Salīdzināt pagājušā gada Pakistānas inflācija. Tev ir garāks, vai jums nav? African chicken style strela gatavi? Lai šojam uļē? Jā. Varbūt samēcē viņas lūdzu vienkārši. Tātad, jā, tiem, kas nepanīja, mēs esam laivā šodien. Mēs arī varbūt neesam kadrā pusi no... Šiem vajag. Ui. Beidz šūpināt. Jā, šis bija ļoti grūts organizēt šo visu braucienu. Bet šitā ir 6. epizode. Ja? Jā. Nē, vai 7. 7. Un mēs vispār... Bet bija ar Čantonu. Nē, tas neskatās. To epizodu mēs necitēsim, jo tur slikti vārdi ir. Tiešām? Jā. Mēs cilvēki netik, mēs jānedēs ātri pamamamam. Bet jā, kopš šī laika, kopš pēdējās epizodes ir vispār
Notikušas trakas lietas. Mēs uzsprāgām. Ir lācis skraidījis pa jebkādām pilsētām. Jūs redzējāt, es 360 TV, kad es gaidīju 15 jautājumus, un tur bija tā kā sižets par šito te visu. Un tur bija kaut kāds džeks, tā kā viņiem tas lācis pie mašīnas ir kaut kādā mežā. Tas džeks ar telefonu izskrien, nu kaut kāds, tā kā average latvietis, tā kā viņš ir tāds tumsnējīgs. Viņam ir ap 40 pliks pauris un tāda bārda. Viņš izlec no savu Opel Zafira un sāk skriet virsū tam lācim un tad atkal sāk bēgt no viņa. Jā. Šī ir ļoti klusa vieta, te ir ļoti daudz turistu. Ko mēs pašlaik neredzam. Te ir neredzamie turisti no Gudlandas. Bija tā filma ar Leonardo DiCaprio, un es esmu vienīgā viņa Oskarotā filma, kur viņš dabā Oskaru. Ravikants, man liekas, saucās, un kur viņš tā kā viņu ievēro lācis, tā kā reāli grīzlīs laikam. Es, ka zinu, kokaīna lācis. Un kā viņš tur, jā, laikam izdzīvo. Viņš izdzīvo, kā viņš atrēbjās vēl. Kurš prasīja? Klusums. Labi, tad es gribēju ar jums šodien parunāt par... Mēs tā es neesmu kamerēt droši, drīkst telefonā sēdēt. Ui! Kā? Man krist. Nē, jautājums. Oh. Mums jautājums ir sekojošs. Jūs esat Facebookā? Kaut ko. It kā. Jūs esat ikdienā tos tā kā AI bildes, visus vidikus. Tā kā, nu nevis AI vidiku bildes, bet man tā kā vecākā kaut kāda AI stāsti. Nē, nu. Tas man liekas, ka Facebookā vairāk. Es nezinu, ka tie ir rolleristi šitajos platuma grādos. Man mēs pārāk daudz atmindamies. Daudz pagriezām. Mēs slikti palika. Nesagriez mani karuselītē. Labi, krist. Krito tur tirgo teikt lāču vai buļu tirgus? Kas? Kāda jēga tev runāt? Viņš ir samācījies gudrus vārdus pa vienu dienu, un tad mēģina visus izlietot vienā dienā. Viņš tāds. Es gribēju, tu tā kā iemācies jaunu vārdu, un ja tu viņu neizmanto nākošajā nedēļā, kas 10 reizes, tu viņu aizmirst. Un tad gan jau, kad ir buļu tirgus, vai ne? Vai lāču tirgus, jo lācis skraida apkārt pa Latviju. Jā, mēs vispār uzfilmējām skitu. Mēs stāst, kas tajā skitā ir? Vai... Nē, bet ja tu esi no šī skita. Ja tu vēl šī skita noskaties šo video, tad... Labi. Tu izlaicies, ka tev kaut ko redz, ka tu plāties tam rokām, bet tev neredz. Es domāju, ko cilvēki varētu izdarīt, bet cilvēki ko nedara. Bet... Kāpēc jūs cilvēki esat kautrīgi? Kāpēc jūs nekomentējat? Vai jūs vienkārši neklausāties? Jūs tā kā netīšām uzpakojat un noiet nost? Mēs gribam saprast, cik ir īsti cilvēki no tiem. Jā, bet jā, mēs uzfilmējām skitu. Man bija tāds, es biju tā pussvinīgi saģērbies. Un es aplējos, vai ne? Jā. Un tas džempers ir čau. Jā? Dabūt ārā. Nevar? Mums ir mīlīgais džempers. Jā. Varbūt uzlauks viņu tīms, ko tīrīt tev. 250 eiro. Viņš bija no China Bar. Nebija. Tā nebija. Tas bija rakstīts Ralph. Tas ir larps. Par larpošanu runājot, jā, tā metode ir tas autobusā. Tā kā runā, tu man poši pareizi noliki vai nepareizi atkal, nu, ģipa pa telefonu. Bet tā kā tas larps nestrādā, un mēs šito kristieši redzējām autobusā vienā. Mums ir blakus sēdēja tieši, ka mēs braucām šeit. Tas ir prilēm, Džeks. Nu jā, bet tā kā, nu, ja tev ir Porsche, kāpēc tu brauc? Nē, bet tu jau atstāji Porsche pie viņam, tur ir, kur tā rītīgā tīrīšana, kur tu tur piemēslojies savu. Nu, bet, ja tev ir nauda Porschem, tev noteikti vēl kāda mašīna. Brīn, baigas saulkožu acīs. Nu, labi, žēl, ka tas ir... Sākam post. Ieliksim video, kā Vēl Rolex. tikko nolējās ar chill spraitu. Viņš ir chill sprits. Es vispār šodien biju topā. Un es tā kā štukoju, ko paņemt ēst. Un es paņemu vienkārši
fried chicken style estrela čipšus. Bet es ļoti apdomāju. Kas tur ir? Tā izmugra kamšā, tikai tagad ievērā. Porējamies atpakaļ. Mēs varam visi trīs vidū. Mēs te viljojam ar to laiku slaidu. Es domāju, ka trakāk nesēdus uz tik aizmugur tik daudz. Es jūtos, ka mēs lidojam. Bet nē, ir visādi joki, ir vasara sākusies un kurš no mūsu ir unemployed? Jā, ko jūs darat vasarā? Ierakstiet komentāros, mēs nevaram izdomāt. Nu, es strādāju. Es arī domāju, tādā brīdī daru. Ko dari? Es nezinu. Viņš larpo vienkārši uz dievu. Vienkārši tā. Nē, tas, ka tu pasaki, ka tev ir darbs, un tu pasaki, ko tu dari, tu neko nepasaki. Es strādāju Evo. cehā. Sauc mērķi. Kā? Cehā. Nu, Es nezinu. tas, ka tu esi puķaudzē, tev nenozīmē, ka tas ir cehs. Bet nē. Es esmu gids pilī. Labi, es vēl nekas neesmu, man nav bijis pirmā darbdiena. Vai tu jau esi kaut kā pieregistrējies? Jā, man atteicis tur Daudzās? vietās Rīgā, tur mēģināju. Bet es nezinu, kāpēc es uzstīju. Kāpēc jūs man nepieņemāt? Viņi rakstīja man apakaļ. Bet nē, nu nav. Nu, tas ir tā, padomā, kāda konkurence tur ir. Cik ir Rīgā bērni strādājošā vecumā un cik ir darba vietas Rīgā. Jā, nu es jā. Kas nav saldējuma tirgonis. Kaut 5 cilvēki pieskās, vēl 2 skaistas meitenes, un tur vispār, ok, tā kā viena vai otru meiteni izvēlēsies. Tā kā ierauga tavu vārdu. Pie maniem nestrādās nekāds Rolands. Es domāju, mēs jau neatklājam nekādus uzvārdus un tā, bet es domāju, cilvēki, tā kā viņi redz ēpastu, no kā es sūtu, un viņiem jau uzreiz tas ir, what the fuck, kas tas ir. Tā kā kāds Tad viņi Rolands. atver CV un tās, tas ir pranks. Kriste, Pussy Destroyer, gmail.com. Badants. Bet nē, kas labs noticis par šo laiku? Mēs varam aizbraukt pēc tā līkuma. Laikam. Jā, viņš jau bieži. Nē, tas, ka mēs tā kā ar speedboat, kad mēs kā priekši gaisā, mēs tā. Nu labi. Es nezinu, Roland, pastāst par savu investoru klubu, tu ar savu boļu tirgu. Nu, pasaka, kas ir boļu tirgus. Buļļu tirgus, tā kā buļļi ir vairāk. Kas ir boļi? Vai vaļi? Kripto vaļi? Labi, ir tā kā, ir gaļas govs, ne piena govs. Gaļas govs ir tā kā puišu govis, kuras audzē, ritīgi uzbrāl, lai pārdot pēc tam kombinētam pa lielu naudu. Nu, jo smagāk un veselīgāk, jo labāk. Un piena govs ir tāds, ka tu centies uzturēt veselīgus un tā, lai viņas daudz piena ražo. Nē, bet ir jau arī tāds, kas vienkārši apauga, viss ir kā spermas govs. Ir arī tāds, jā, ir viens laimīgais. Nu jā. Nu, paļbam ir jābūt arī gei govīm. Kinda, jā. Bet Nu, govs ir. Viņi saucās boļi. Gei buļļi? Guļi. Es nezinu, cik tas ir faktuāli, bet kaut reāli 5% no jebkāda dzīvnieka ir geji. Tā kā ir Pride mēnesis, mēs visus atbalstam. Šis tā kā tas Alex Jones, kurš tā kā sūdzies, ka jā, viņi izmanto ķimikālijas, lai uztaisītu vārdas pa gejiem, un tad cilvēkiem bija tāds, ka tad actually izrādījās, ka tas ir real. Kurš ir Alex Jones? Es nezinu, kur dzīvnieks gribētu vairāk redzēt kā geju. Bet patiesībā ļoti daudz YouTube'ā ir atrodami, tā kā kādi dzīvnieki nodarbojas ar seksu. Tā kā... Rolandam, mamma. Nē, es zinu, ka toču žirafes ir, varbūt arī lāču. Lāču ir ritīgi jaudīgi. Tas jau boring, nu tas kā es Nē, kinda lāči ir loģiski. ritīgi, tur, bet tur Tu ritīgi. ieši zīdītāji, vai ne? Tur ritīgi enerģija izdod, bet tur džeks. Tur Ieši zīdītāji, tu tā kā Tur 3 sekundēs viss notiek. Tas kā kāds, es nezinu, kā video tur tiek.
Nu, kad es mēģināju ielikt video ar cilvēkiem, to pašu darot. Noņēmu. Izlika ārā. Visu kontu nolicē. Kur tu viņu ieliki? YouTube'ā. YouTube'ā? Instagramā jāliek. Telegram čatos. Kas? Telegramā. Jā, Telegram čatos ir kaut ko pārbaudīt. Skaists laiciņš. Jā, mums bija ideja. Ka mēs filmēsim, kā mēs esam. Mēs vēl baigi saulustīt šodien, man tā liekas. Mūsu ideja oriģinālā bija tas, kā jā, saulrietā būsim uz laivām un tā kā. Tas, pa ko mēs Kristi tikai izvelk te mūsu saules brilles un uzlika sev virsū. Un viņam ir vēl vienas. Un šis Un viņam ir vēl viens. Pēc tam, bet vai tam nelikšu tā brillē? Labi, tas jau būtu pat traku. Tu mums dāvini? Jā. Labi. Tikai Rolandam ir brīdākās brilles. Kā man ir? Pēc mums visiem tur kaut kas fonā ir tā kā tām brillēm tur tas te. Jā, ir. Tā kā sero. Kroši mums ir matching brilles. Jā, vispār es kind vēdīgs esmu, jo jūs man šo neviens nepateicāt. Es tā kā gribēju lampai rakstīt, ka ķipa, hei, mēs gribam podcastu savu kaut kā iedabūt iekšā pie jums. Izrādās, ka viņi taisa tikai pieteikšanos līdz kaut kādam februārim. Mums vispār ideja par podcastu pacēlās kad? Mums pirmais ir Cik gadi? 28. aprīlī, nē. Aprīlī? Mājas. Man bija 3. Aprīls. 28. aprīlis, tas ir... Tas bija pirms vai pēc mums vārdienas? Nu, tā kā man vārdiena Tas nav bija nekas nozīmīgs, tas vienkārši tā kā iekšējais kalendārs rēķina. Pirms. Jo man ir burtiski. Tagad. Es tev zilo monstru stāju uz galvu. Es atceros. Jā. Tas bija forši, paldies tev. Tā. Tagad jūnijas, jūlijas, augusts. Es domāju, ka mēs vienkārši boiktēsim un uz soloidu tēzīsim. Tas ir kā video atsaitā te un tad, lai cilvēki iet garām, mēs ar brillēm sēžam. Laivas laiž poģītis random. Es nezinu, zin kā tas lietas ir tāds. Es domāju, varbūt, zin ko, mēs nevaram pielīties, bet mēs ejam tā kā, katrs ejam diskutēt kaut kādā vienā teltī vienkārši tur. Nu, zin Jā, kā, tu vispār vari mēs aiziet. varētu. Mēs varētu tā kā vienkārši- grupa iet diskutēt. Nu, tā kā, Tā kā nē, bet visu, ko viņi domā, mēs domājam pretī. Tā kā maksimāli kārta, tad paliek, ka viņi domā kaut kas ir atstāt. Mēs, ko jūs domājat ar to? Es varu, nu, nē, to vajag atstāt. Es tā kā aizēju pie kaut kāda reliģioza, un tā kā, kāpēc karam jānotiek? Kāpēc, lai nenotiktu? Karš ir slikts. Vai jau karš ir labs? Jā, ka koķis uz laipas. Man necinu, ka es esmu, bļaļ, ko kluts. Rolands kvīru teltī sāk spiegt vienkārši. Kas? Rolandu uz dragšovu piesakam lampā. Nav tā. Ir, es biju uz vienu. Es skatījos tikai. Tas bija galvenais Armāns. Nē. Es neatceros, ar ko es biju. Es biju ar savu draudzi. Varētu tā būt, jā. Viņa bija tāda dusmīga, jo es draudēju, ka es sākšu bļaut kaut ko. Bet tā kā tas nevarēšu, tas emocijas novaldīt. Zin kā, es redzu, ka citiem cilvēkiem jau tas arī paliek jau. Tas ir vai nav? Tas nav tāds. Tev ir fetišs uz kaķiem, jā? Man vienkārši kaķi patīk. Ar basējām kājām. Es nevaru, es tā kā tas izpaliek aizvien drūmāk, jums tās kājas, kā viņš nav augsts. Man nebija šī augsta. Man nav. Es par kaut pakarnēs nevaru pasīties uz savām kājām. Atkal viņš šo nagu nolauz pret divāda balu. Nē, es... Tur uzlikt tās brilles vienreiz, tā kā tu tev necīni. Nē, nu sieviešajā vakarā daru savu. Un tad es beidzu zeķē. Tad es nākamajā rītā skrienu tā kā uz darbu, bet es ātri uzaugu to zeķi. Man reāli besīja, kad Rolands mēģināja savus šos open mic jokus tā kā laivā. Un tā kā pusi no tiem jokiem ir nesmieklīgi, tā kā gribi tikt ārā tās laivas, bet tu nevari. Tā kā padomā, cik nesmieklīgi tas ir. Man atsāk. Nu, tu atsāc. Es gribēju stāstīt. Kas bija laivā?
Kas ir laivā? Laivā! Laivā, kā nav kad jūs bijāt gaujā? Jā, tā kā laiva, tā kā... Es sapratu, jūs kādu YouTube laivu taisījāt, tā kā Vai strīmu. pa ko viņš ir? Pa YouTube laiva vai pa kā? Tu vari brīlis uzvilkt. Saku, ko tu teici. Es teicu par to, ka tu mēģināji savus jokus pateikt laivā, lai saprastu, vai kāds smiesies, un tu klausi taisa, vai vienkārši bija. Taču nē. Speciāli cenšos. Nē, bet es dabūju, ka no kādas smieklības. Kristi taču. Negulies. Negulies. Nē, Rodē. Viņš dabūja ņirdzienu. Kādu niedzienu? Labi, tas Nu jā, nē, nu viens joks, ko tu izdomāji, ir labs, bet tur man beigā mūzika sāk skanēt, tas nesaprotu. Tas tiki fons. Tas jau bija tas, nedzirdēju. Bet tas joks patiesi tagad paliek. Es esmu tik ļoti iekrampējies, ka man tas jūt, man mugu Tu tā- laužas, tag- nevarēšu aizmirst. tagad tu viņu neteiksi, jā? Nu, A, tu izdomāji kādu jaunu vēl? Vai nē? Nu, viņam ir viens tāds, Atstāsi tu. Nē, tas ir rītīgi labs. Tā kā es vēl tā kā labi. iedomājies, Pirmo reizi sapratu, kā... Cilvēks, kurš nesmējās, pat pasmējās. Cilvēks smējās, es smējās. protams, ka tas bija kaut kāds stulbs joks, tā kā. Pasaki. Gāli. Aki dari savu. Detē. Beidzot zekē. Tas sajūt, ka tu pieskaries tā kā... Vienkārši, tad... Tādu plēsni izveidoju. Man vienkārši Viņš neizskaidroja pareizi, tā kā viņš tā kā izlaida savu teicu. Nu, vienkārši tu saproti, tā kā, kad tu atver tā kā pirkstu, ka tev tā kā ūdens, tā kā, un tur vienkārši ļoti lipīgi, ka tev tā kā... Tas ir kā pingvīni plēsni izskatās. Jā. Tev augsts ir. Tu taču nespatīši to joku, tu nespatīši, kas ir plēsni. Tu viens ap dzīvokli purciemā. Jā, vienmēr te jogla izvēlēties. Ja kāds no joglas iekomentējiet. Jogla. Bet es vispār ļoti tā kā dusmojos savu tēti, jo viņš tā kā uzbūvēja māju, un vieta ir tik stilīga, un tā kā tad viņš man uzdāvināja māju, ķipa tā kā, nu šeit dēls ņem reiz, kad tev būs 30 un alga varēs sataisīt un pabeigt viņu, vai arī tagad. Un tad es iešu tur eju, un tā kā tā māja, tā kā, ne, māja jau nice, nu nav nice, māja jārmontē, bet tas fakts, ka tā vieta nav tik forša, jo tā kā, viņš uzbūvēja māju kalna galā, ar skatu tā kā uz pļauju un mežiem, no visiem leņķiem. Un tagad vēl tur ir lidmašīna fonā, un man vēl ir Monster Trucks fonā. Monsters raksts. Tas tā kā ir busiņš ar monsteru, nezinu. Tas ir larps, ne? Kas? Tas nav labs, jo es netēloju, tas ir reāli. Ne, bet zini kā, tā kā ir daži cilvēki, kuri tā kā izdomāja tā, ka viņi pelna naudu tā, ka liekas, līdz viņi var... Šitais ir tāds kaut skats. Viņš ir zona kaut kādiem tur izplatītājiem. Gustava Auziņa biznesa skola, WhatsApp čats. Tādā pievienot tevi tāds. Tas fakts kā tāds, ka jā, nu kroči, viņš tikai iet. Tas mikrofons pariet. Propsties. Jā. Es nevaru beidzot gāzt tā laivu. Mums pa tālu aizgājām. Kristi, tev mirgo? Nē, man zāk. Man mirgo. Vairs nē. Kur es tev mirgoju iepriekš? Slavu. Man nekas. Man šeit tā. Kadrā tēta. Labi. Stāsts. Dream māja. Divi, tā kā, tribus royalties. Nu jā, rekur mēs testā skatāmies. Māja, 2 miljoni. Jūrmals Jā, piekrās. šitā jau kaut pirms gada, man liekas, bija jāk. Tur cik
kāda cena uz kvadrātmetru? 650 eiro? Nē, tur. Kurš Nē. 3 štukas uz kvadrātmetru. Tāds, nu, šis ir vecais projekts. Jā. Šitais nav taisīts pēc tā jaunā. Šito viņi cenš tev apmānīt. Nē, man patīk, ka viņi... Bļā, viens. Viņiem ir sludinājums. Māja, tur vienkārši tā kā mājai kāpņu telpa un pretī... ne kāpņu telpa, tā kā kāpnes uz otro stāvu. Un tā kā vienkārši pretī kāpnēm ir random balkons, tā kā, kas ir... es nezinu, kaut kādam būcenim, ķipa, bet balkons tā kā random istabai mājās, tā kā kāds prikals. Jā, labāk. Viens stabs dzīvokli. Mazāk jākārto. Nē, nu jā, bet jūrmala. Vispār, jā, kas ir tā optimālā platība, tā kā, lai dzīvotu, jo, tā kā, very minimum, lai, labi, es nezinu kā jums, bet es visu dzīves uzaucu tādā, mazā mājā, Man patīk, kad ir tā kā cozy sajūta mājā. Man patīk, ka tu vari atvērt savas durvis un tu esi jau vecā guļamistabā. Nē, vai viesistabā. Es gan neesmu kamerā, es varu darīt, ko es gribu. Tu vari darīt, ko tu gribi, jā. Bet jā, jo, piemēram, kaut vien... Vienīts, jā. Šitais būs tā plaukšķa vietā mikrofonā. Bet tev jāblīpo visi šitie. Bet jā, fakts kā tāds, ka... Ko tu brauc pie tās kameras? Tu negribi? Mēs braucam tālāk. Labi, ko es būtu teikt? Jā. Faktiski sanāk, ka... Ir tie Narvesen kioski vecie, ko tirgo, un tur iekšā kaut 4 kvadrātmetri. Un tā kā ir cilvēki, kas grib tādus, 1/2 tirdzniecībai, kaut kāds, tās cukurvats taista un tirgo. Vai arī kā mazu dārzu mājiņu. Bet tā kā 4 kvadrātmetri ir ekstrēmi, jo padomā... Kas ir 4 kvadrātmetri? Tas ir 2x2 metri. Tu tikai apgulties var. 4x4. Kas? 4x4 metri. Tas ir 16 kvadrātmetri. Nav. Tu labāk flīzes neliec savā mājā. Manas istam garažas izmērā. Man lūdzu, manas istam bija kaut 30 kvadrātmetri. Tur bija knapi durvis, var attaisīt vaļā, neatsastot pat izlietni durvis. 30 kvadrātmetri ir mazai daudz. Tas ir kaini daudz. Tur visi. 30. Jā, sākam izliet tā kā. 30x1. Tā ir rubrika, cik tu vari nosaukt tā kā. Kādas istabas platums tu vari nosaukt, ka tev ir 40 kvadrātmetru istaba? Tāds 4x10, 5x8, tāds 2,5 x 16. Šis bija sarežģīts. Tas 2x20. Tā baigi garā istaba. Tas jau ir koridors kaut kāds. Bet, jā, tas, ko es... Cik ir vannas istabai jābūt kvadrātmetriem, lai būtu komfortabli? Vispār, jā, jo tas būtu tā kā... Es nezinu, es savā mājā. Nē, tas papriekš jautājums, kādas istabas tu gribi savā mājā, tā kā tev vajag kaut kādu... Dzīvojamo, viesistabu, virtuvi, tualeti. Nu, tev vēl vajag kaut kādu nolakt tev. Koridori. Gaiteņus. Palīgi telpa. Kam tev gaiteņus vajag? Vienkārši uztais tā kā 4 istabas, tā kā viena istaba, otrs... Dievs, man tikko ienāca baigā vīzija. Kvadrātā. Man ienāca baigā vīzija prātā. Iedomājies, ja tev ir tā kā māja ar klāt piebūvētu garažu. Un tev tā garažu durvis ir abās pusēs, lai tu vari gan tur braukt. Nedabūju bildi. Kā caurbraucamā garāžā? Kaina, jā. Jo, iedomājies, ja tu dzīvo tā kā kaut kur starp 2 ielām, un tu vari gan tur aizbraukt. Nu, lai tev izskaidro, tas tā kā kārbašs, jā. Tu vari iebraukt iekšā, un tu vari parkoties apakaļ. Bet tā kā ar durvīm visām un tā. Vienkārši garažu durvīm. Tā kā viens boks. Bet jā. Nē, kaut ko interesantu par. Es pat negribu iedomāties, tā kā watchtaims tiek līdz cik 8 minūtē visi slēdz tā kā kādu sapņu māju. Lāču uzbrukums Jēkabpilī. Ko jūs darīt zombiju apokalipsēm? Nē, mēs šito esam runājuši. Bet, jā, iedomājieties, jūs... Jūs to policistu, kurš uz skreiteni nokrita? Zinoties par kā jā, tas bija ar Ričaku. Tas ir labs. Nē, tur bija skreitens, viņam bija elektriskais.
Možu. Bet tas arī labs, ka viņš ir, bet kā viņš nokrita, viņš ir brauc un tā kā... Viņš grāvī iebrauc, viņš kā desmit. Aizsni grāvi iebrauc. Tas tāpēc, kā vienreiz bija tas video, es redzēju, kur tas kaut kāds džeks kā štraks, nu bez matiem tur ar bēbi brauc iekšā kodā tajā ogres upē, vai kur tas bija. Vienkārši brauc iekšā, viņš tā kā kaut ko salietojies, ir viņš vienkārši brauc. Neko viņš nedomā citu. A kas ir tā kā... Pasies, tā ir migla vai kas tas ir? Tas lietas gan jau. Lietas nav. What it is? Tā kā ķēns arī pastāvts. Bet, Badens. kas ir tā kā limits, lai... Nu, nē, tā kā... Vispār skatījos, lai mēs šeit nokļūtu ar autobusu, ja? Mēs varējām braukt tās 10 minūtes, ja? Bet bija arī variants, ka mēs varam braukt 3 stundas. Ak, Ka mēs līdz straupē aizbraucam, un tad apakaļceļā samaksājam 3 eiro. Dievs, vienkārši. vienreiz izbulmējoši tā te. Man, nu, dzimtas izsenes mājas jau ir, nu, pāris kilometrus prom no Cēsīm. Un tas bija Cēsīs, tieši tajā brīdī kaut kādā jums pēc, nezinu kāpēc. Es Krustmāta pusē, viņi ir autobusu aizbrauc, man bija tāds, labi, davai, es ar autobusu aizbraukšu. Un es skatos 1188, 846 autobusus, un tā kā, nu, ķipi iet uz mani pietur, ok, labi, es sagaitu autobusu, man, nu, skola, nu, es biju maziņš, kāda 7. Nē, nu, 6. 7. klasē. Labi. Un es nopirku to karti, man atsaka, un es tā kā apjuku, un es tieši izgāju no tā autobusa, jo man bija baigais kauns. Un pēc tam atskatoties, tagad es skatos, tas autobus aizbrauc tā kā mega aplis, tā kā 2 stundu braucies līdz mājām un būtu. Viņš tā kā aizbrauc līdz galamērķim un viņš brauc atpakaļ un atpakaļ ceļā viņš brauc gar mani pietur. Es dzirdēju tādu joku, ka cilvēks tāds redz, tā kā, nu, autobus tur. Smiltene Cēsis, kaut kāda Inčukalns Rīga, ja? Jā. Un tā kā viņš kaut kādā Siguldas pieturā, ja? Un tā kā, nu, kas brauc caurbraucošais, ja? Tad, es ar Smilteni negribu braukt uz Rīgu. Ak, Dievs, tas Tas ieraug to te. tas bija delays. Tas bija vienkārši, tā kā, tas joks, ka tā kā, es nekāpšu tādā autobusā, es negribu ar Smilteni braukt. Kas tas par ko redzēt ir Smiltenē? Smiltenē, chill. Tas Smilteni ir otrā Uz koferiem bija sērija ar Felipe. Vispār, runājot par 4 koferiem, es redzēju, ka viņi tā kā visu laiku bija braukuši uz visādām. Un tagad viņi tā kā- Latvijā bija. Jā, un tad Es bija tev Latvijā. izskatījos. Jā, bet kur viņi brauc? Es nezinu. Viņi es bija dzir- Smiltenē un Cēsīs, es zinu. Es dzirdēju to, ka tā kā, nu, tā nauda beidzās tiem lidojumiem. Tā kā iepriekšējā epizode bija kaut kādā Miami. Jā? Nu, Miami. Jā. 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 Bet jā, šis Miyagi. Labi. Es zinu, kas ir Reiz, reiz. Miami Beach. Tas ir tas? Tas ir Miami. Miami. Šito mēs griežam ārā. Miami. Miami. Miyagi kungi. Bet jā, tas man gādāja Kavalim, nu tā tiktakeram bija ķipa spīgals, Kuram ir čilsprits? Jā. Jā. Viņam bija spīgals, viņš kāpa autobusu uz Valmieru, kaut kāds Rīga Liepāja autobusu. Viņš vienā autobusā, viņš tā prēnku taisīja tāds, nu jā, labi, kaut kāds 4 un tas autobus arī reāli brauc. Viņš kā prēnku gribēja, ka ķipa nebrauc tur. Viņš pasaka to, viņš vienkārši apsēžās. Un viņam tā, nē, mēs braucam, un jā, viss labi. Un viņš aizbrauc uz Valmieru, viņš bija kaut kāds 11. vakarā Valmierā, un viņam tāds, labi, draugi, ko man tagad darīt, iesakat, ko man darīt Valmierā. Viņš teica, man atgādināja arī to. Ejiet uz Valletu. Man teica, izstāstīja vispār. Dienās, tā kā, nu, ko pilnībā ko darīt. Viņš skaidīja kaut kādu pirmo autobusu un uz gala pieturu brauc, un tad tu aizbrauc, piemēram, uz kaut kādiem, es nezinu, Taurupi vai Daugavpili, un tad štuko kā tikt mājās. Tas, nu, challenge. Es domāju, tā ir incidenta varētu būt. Jā. Ko tāds? Viņš kā, viņam tā kā, viņam vajag kaut kāds 10 sekundes, lai procesot to stāstu tāds. Tas kāda jēgas Daugavpili braukt? Tas tev ir nauda. Es vispār braukšu ceļojumā ģimeni uz Daugavpili. Ceļojumā? Es trešdien, ceturtdien neesmu pieejams, es būšu Daugavpilī. Tā kā arī zona nav, jo tad drona lidojumi sāka, ja? Man Dievs, vispār, jā. Mēs varat, Tas nošāva Šodien dronu bija. vispār Latvijas teritorijā. Redzējāt? jā, tur viens ielika video, bet Kas bija, ka teorētiski nedrīkst likt to video, laikam. Tas ir neatklāti. matemātikas eksāmenā bija paskaidrojums, kas ir drons. Kas vēl var būt drons? Jūs zināt, kā sauc drona vadītāju? Labi, mēs- Droņītājs. Bet tā kā, ko tu vēl apzīmē vārdu drons? Nu, tagad iegūlēsim definīcijas vārdam drons. Jābūt,
Nu, bet tas ir tāds tā kā kinda slenga vārds, bet tas paskaidrojums ir parasti sarežģītāks nekā actual vārds. Ja tas ir tā kā drons, es tā kā sen jau tā kā zināju, ka bija kaut kāda kameras drona, nu tā kā, nu kaut tā 11. gadā jau. Jā, Roland. Tagad viņi ir bezpilotas droni, bet... Jūs zināt to video, kur tā kā Krievu rūpnīcā maizi nāk ārā bez savu dronu. Tā kā vienā brīdī ražo maizi, pēc sekundes bezpilota lidaparāti nāk pa vienu līniju ārā. Gatavi iesaņošanai. Tas bija Tās pašās maiziņos. Tu esi redzējis to video? Nu, karoči, jā, ko ir. Cik grūti izskaidrojums. Drons, ja bezpilota lidaprāts ir ierīts bez apkalpes uz klāja, kur vada no distances vai kur spēj pārvietoties autonomi, un ir civilie un komerciālie droni, militārie droni un ir arī citi droni, zemes droni, nu tā kā autonomi roboti uz ritiņiem vai kāpruķēdēm. Nu, droši vien tā kā tie, nu, pļāvēji traktori, zini, tā kā dažreiz ir tie, kas pulti vada tos pļāvējus. Nu jā, Un zemūdens droni, ierīces dzelzmas izpētēji un zemūdens filmēšanai. Vispār ko cēsīs var apstīties? 4 koferiem. Nu, cēs pils. Pili? Žēl, ka tu nebija tas. Šitais vispār neveikli, jā, nu man kā gidam bija pieredze nesen, tā kā, tu vadīji tā kā skolēnu grupu ar 20 cilvēkiem, nu, 20 cilvēki, kaut kas tāds. Un, Kristus saka, ka viņš liekas viņam laivi iebruks iekšā. Tie ir tādi daži. Cracki. Viņš jau laivi Tu latvisko. tā kā plasmas pudeles sakausēt kopā, viņi tāda reāli. Bet tas jau ir tas prikals šitiem plostiem visiem, ka apakšā kaut kādas vecas mucas un tā kā piestrīgās ūdens pudeles salikts vienkārši. Ja es zinu, ka man tēdz gribēja vienu brīdi plostu taisīt, jo viņam tāds, hei, tā kā es zinu, ka dabūt daudz vecas mucas vai kaut vai sabrīt piestrīgos bačoks ūdens. Vispār jūs esat redzējuši veikalā pēdējā laikā, man liekas, pazuduši tie piestrīgie kvasa bačoki. Es redzu, man bērnībā bija prikals, nu labi. Kāds viņus izpēr? Man bija prikals, Ka tālu nepārdod tā kā līdz noteiktam laikam. Tad dabūt to no. Es redzēju, tredos bija prikals, kaut kas bija ierakstījis, ka tā kā Mego stāv rindā un rinda gara, un tā kā tuvojas 8, un kasēri pasaka, nu, ja kādam ir alkohols, lūdzu nākat tā kā uz priekšu, apēt rindu. Un visiem. Un Džeksieši paņēma maliņu, noceno to pie kases un aizgāja visiem priekšā. Tas ir gudri. Tas ir gudri, jā. Labi, Bet nocena. klases grupa. Pilī. Jā, pa to tā kā tu vadi. Nu, tā kā, man no sākuma likās, ka būs tā kā stress, ka tev 20 cilvēki klausās tevi un tā, bet daudz tā kā neveiklāk un intīmāk ir, ja tev ir 5 cilvēki tikai, un tev tā kā ir, Nē, tu jūties tā kā vairāk. Tā kā nu, intīmāk. person. Tas speciāli vēl tam cilvēkam, kam tu skaties acīs. Jā, šitais arī vienmēr stulbi, tā kā, Kam tu skatīsies? Vienam no tiem 20? Tā kā jāpār. nu, Šis ir priekš tevis. Skolotājs tā. Bet šitais arī labs ir, kaut kāds man bija, nu, tā kā, ir tādas grupas, piemēram, kaut kāda 4. klasa, un tad viņi tā kā vienkārši nesaprot, ko tu stāsti viņiem īsti vienalga, un viens pats, kas 6-7, tad visi viņi ir pa 6-7 stundu, un tad ir kaut kādas, tā kā, nu, tīneidžeri grupas, un tā kā, un tāds labi jums kādi jautājumi, kapa klusums, tas man brīns, Džeki, davai, nu, tā kā, vai jūs gribat doties tālāk? Jā. Tāds, jā. Šitais bija labs, tā kā, 4. klasa igauņi. Un es viņiem pasaku, tā kā es viņiem angliski prasu, okay guys, are you ready to go up? Viņš klusums, tā. So you guys wanna go outside? Okay. Un tad, are you sure? Tā skolotāja tā igaunis pasaka, viņš droši vien prasāja, mēs gribam iet augšā. Pāp, nu tā kā, nu, es nezinu, tas bija tā kā tieši uz ekskursijas beigām, un es tā kā tik stulbs. Es viņiem tik daudz ko interesanti pastāstīju, ko es zināju, visādi nīšu knowledge. Viņi neko nesaprata. Viņi neko nesaprata. Nē, nu labi, kas tu man? Kas tu man? Es tik te strādāju. Nu jā. Šitais bija labs, kad es sāku pilī strādāt, es nebija Gits no sākuma, es visu kaut ko citu darīju, un tā kā cilvēki nāk pie tevis un tā kā prasa jautājumus, un es nezinu, es šeit tikai strādāju, bet es tā kā tajā viduslaika kostīmā visā un tā. Jā, viduslaikos. Žēl, ko viņi viduslaikos darīja? Viduslaikos, nu, ordeņu brāļi trenējās. Nē, bet viņiem nebija tā kā pēc kā izlikties. Kas tad? Tā kā Jā, varbūt viņam nebija. viņi nevarēja izlikties par viduslaiku cilvēkiem, jo viņi bija tādi. Jā, ja tas garlaicīgas vēstures stundas bija tā kā senatnēji, tā kā
Viņu sauc par nākotnes stundām, vai tā kā... Vai tās tā kā viņi sāk un tās labi, es nezinu, mēs neesam vēl neko izdarījuši, mums jāgaida, kad sāksies. Tāds, mēs vēl neviens nemēku mūsīt grāmatu. Dievs, vispār es nesen redzēju conspiracy theory. Tā kā, jūs zināt, angliski ir umbrella vai ne lietas sargs. Jā, no īstais vārds bija domāts umbrella, bet viņš tas cilvēks, kurš izgudroja to vārdu, viņš tāds bija hesitant, viņš tāds, kautrīgs, viņš tāds umbrella. That's a umbrella, okay. Jā, tāpēc mēs mājās vākam foliju cepurus. Es vispār pēdējā laikā sācu skatīties visādas tā kā, ne pēdējā laikā, diezgan kādu laiciņu jau es atceros, es nezinu, kā kuram jūs bērnībā skatījāties filmas? Jā, teiksim. Ja Kristu skaties? Maminētās. Tās, kur tikai cipariņš televizora apakšā bija 13. Man piemēram, tēti bija tāds, ka mēs komēdijas skatījāmies visu laiku. Bet es arī esmu uzaudzis tāds, ka šausmens ir bailīgs, man arī ir reāli bail no šausmanēm. Un atkal tad ir, es tagad pēdējā laikā sācu skatīties šausmas un visās kaut tur true crime stories. Un daži ir tik scary, piemēram, viens bija... Squid Game. Es tos Squid Games, un tas bija tik traki. Viņi ieši galina tos cilvēkus. Un tas bija pa īstam, ja mēs 400 cilvēkus nogalnām. 456 tūkstoši. Nē, pēc 5. Mēs varam teikt spoilers, kā beidzās. Jā, bet kāda iespēja, ka tas kuram bija vislielākais cipars, ir izdzīvot? Tāpēc, ka viņš bija pēdējais, jo viņi jau pēc kārtas galina. Tas ir gudri. Ja jūs būtu Squid Game'ā un jums būtu jāizvēlās numurus, kādu jūs ņemat? 4, 5, 6. Kāpēc? Reāls būtu tas 6, 7. Tas īstenībā bija arī, kā viņi atklāja to joku. O, es nezinu. Teorijas. Tu zini, kas ir 6, 7? Tu zini, kas ir Squid Game, Roland? Kontekstam Rolands dzīvo zem akmens. Viņš ir tā kā Patriks Zvaigzne. Viņam vajag iztolkot latviski kalmāra spēli, zini? Avīzē es vispār neko nezinu. Tu kalmāra spēli, zini? Kalmāra? Es pa Zodiac Killer nostījos, tā kā dokumentālo filmu. To, kas tas attiek gadā iznāca. Zodiac Killer, tas tur čeks. Fern bija video par viņu. Bet viņi nenoķēra. Viņu nenoķēra, jā, bet tas bija traks. Un tā kā viņš sūta vienkārši tās ziņas tā kā uz newspaperiem. Tā kā uz avīžu redakcijām tos, jūs to nepublicēsiet priekšējā lapā, es tā kā sākušu galnāt vēl vairāk cilvēkus. Un tad viņam bija tās labi, es šitajā kanālā runāšu šito džeku, un es zvanīšu un pastāstīšu kaut ko par sevi vairāk. Un tad viņi gaida un uzzvana kaut kāds džeks. Viņš kaut kāds 3-5 reizes kopā zvanīja un tur riktīgi ārdījās, un tad viņiem bija gana laiks izsekot. Viņš tā kaut 8. gads tas bija, man liekas. Viņiem jau bija tehnoloģijas, lai izsekot, un kāds tas zvans bija. Un visu tā laiku. Tas nebija Zodiac Killers, bet viņš bija kaut kāds mentāli slims cilvēks slimnīcā, kurš zvanījās, un viņš tā kā čakarēja prātu. Bet iedomājieties, viņš tā kā tur zvana, tā kā draugi, ka jā, es visus nogalināšu jūs. Šis man kā arī bija tas Poukeepsī tapes tāda filma. Es stāstīju 2. epizodē, man liekas, tur arī bija tas joks viens, ka viņi meklēja tā kā sēriju slepkavu, un viņi beigās atrada tā kā, policistu, kurš tā kā perfekti sakrita ar visu to. Viņam bija tā kā, viņš tā kā neatzina savu vainu nevienā brīdī. Viņš teica, ka es neesmu tas. Ka viņi arestēja, pēkšņi arī beidzās visas tās slepkavības, un viņam izpild to nāves sodu. Un tad tas slepkava, tā kā, starp citu, es esmu dzīvs. Un tad ģipa tā vietā, viņi tā kā atvainojās publiski tam policistam. Bet tieši naina notika. Tāpēc viņš bija kaut kādā 2. lapā mazs tekstiņš, ka vienkārši tā kā, policija sajauka. Tas ir fake, tas bija mockumentary. Bet tā kā, stilnieši, es cik gudri tā izdomāt, ka tieši tā kā 9/11 notika, un tā kā tas bija tās visas huge ziņas. Tā kā cilvēki tam nenotiek. Vienkārši. Labi, ka Latvijā tāda nav. Man patīk, tas tā kā bija 9/11, un tad bija kaut kādi tā kā stulbeņi, kur iedvesmojās no tā. Bija viens žeks, kurš arī mēģināja ar mazu lidmašīnu, jā? Mazu lidmašīnu, jā, un viņš iebrauca kaut kādā tornī, un viņš bija vienīgais, kurš nomira. Tā kā viņš bišķiņ buktīti tornim sanāca. Ir tikai tajā pašā 9/11 dienā, tā kā Kazbēja protestēt skolā un panāk kaut kādu savu lietu. Viņš apšauda tur bērnus, bet notika viņa torņi, un tāpēc viņi vispār ignorēja. Kas tur viņš nogalināja 30 sīkos. Tāds vispār neko nepamērā. Tāda... Tas ir tāds
Nē, bet actually būtu interesanti pazīties, kas notika vēl tajā dienā. Kādas ir Amerikas statistika ar tām skolu apšaudēm? Jā, vispār tā. Latvijā vai nebija kaut kad super sen kaut kādā vienā Nu, apšaude? Latvijā nevar dabūt ieročus, tur nāc kādam. Bet tiek jau tāpatās, es zinu, ka, nu, es atceros, es mazāk skatījos, Jā, bet es esmu ieročus. klasē Brašku bija atnesis automātu skolu. Ja? Nu, nē, es stāstu, ka tu stāki, tas atkal ar savu stāstu, ka tu mazajās klasēs, ko tu neesi piedzīvojis, ka tur skolu apšaudīja. Skolā Nu, 12 bērni. Mums bija viens skolotājs, viņš apšaudīja bērnus, bet ne ar ieroci. Ak, Dievs, bija tas viens stāsts, ka bija kaut kāds high school party. Un tā kā Džeks pabeidza basēnā, un tur bija 17 meitenes stāvoklī pēc tam. Pīsdzēts. Tas ir īsti. Tas ir īsti, man liekas. Tu pabeidzam šajā ezerā. Cik uz zīmes būs? Tā kā Simpsonos ar 3 acīm pēc tam. Es nevaru saprast, tas Ar ūdens ir dzimumu silts, vai? zīmes pieres. Ar kruļēniem matiem uz matiem. Un beigt acu krāsu. Tā kā viņām ir 3 acis un katra acis citā krāsā. Nu, jā. Bet jā, jums liekas, tas ir forši tā kā pie ezera dzīvot? Jā, vispār. Manuprāt, nē, jo tā kā... Nē, nu, es saku, vasaras māja tikai. Mēs vispār nepastājām uz odēm, bet poļu bombu tagad Jāņos būtu odi. Nē, tāpēc, ka ir lietus. Tāpēc, no. Nu, jā. Arī, jā. Bet nē, tā kā tas fakts arī, vismaz manuprāt, Es neredzu vēl lietus, vai ne? līs. Nu, tu pasties ūdenī! Es brīlis novilku. Tā kā tas fakts, ka, nu, es nezinu, vismaz manuprāt, tu nopērc māju, un tev tā kā pusi no tās platības aizņem ezers vienkārši. Tas, ka tev actually nav Bet tu jau nevar nopirkt ezeru. Nē, nu viens Var. dzīvokli arī, bļēt. Pēc saka, tā kā, piemēram, cilvēkiem, kas tur ir, tā kā viņiem pieder gabals ezeri vidū. Es pieņemu, ka viņiem gan jau ka ir. Tā, ka tikai piekarsti pieder. Nu, ezers pieder kaut kādiem Latvijas valsts ūdeņiem. Es ne, bagad, Jā, Latvijas Tas valsts meža, viss- Latvijas valsts ūdeņi. ChatGPT sevis. Es parunāšu ChatGPT. Rubrika runāju. Atkal strīdēties. Nē, pamēģini to te, neatbildi man uz šo jautājumu. Labi, Ne. klausties. Sveiks! Prieks tevi dzirdēt. Kā tev šodien iet un ar ko varu palīdzēt? Čau! Man iet labi, un man bija sekojošs jautājums. Vai tu vari Latvijā iegādāties īpašumu pie ezera, un tad sanāk, ka tas ezers, vismaz daļa no tā ezera pieder tev? Vai tā kā tev pieder tikai tā piekraste? Jā, Latvijā principā ir iespējams iegādāties īpašumu pie ezera, un bieži vien tu vari iegūt arī daļu no ezera krasta. Tomēr pats ezers kā ūdens objekts parasti paliek valsts īpašumā, un tu iegūsti tiesības tikai izmantot to piekļuvi. Tā kā tas ir jāskatās uz katru gadījumu atsevišķi, atkarībā no zemes grāmatas ierakstiem. Labi, bet, nu, piemēram, sanāk, pagad, tā atļauja ir tāds, sanāk, ja es nopērku īpašumu, un man ir tā kā saņemt atļauju, tas nozīmē, ka es varu neļaut citiem to izmantot, tad vai tāpēc, ka tas ir valsts īpašums, tur tomēr drīkst arī citi iet zvejot, un kas ir tā kā man tieši pie mājas logiem. Jā, tieši tā. Ja tu nopērci īpašumu pie ezera, tu iegūsti tiesības uz pašu zemi un piekļuvi, bet pats ezers kā publisks ūdens objekts paliek pieejams visiem. Man jātājs, Tātad, ja nav kādu īpašu ierobežojumu, citi joprojām var zvejot, peldēties, ja vien tas nav aizliegts ar kādu vietēju Stop! Sveiki! Man ir jautājums par vēl vienu ezeru jautājumu. Liec, tuvāk. Pagaid. Liec pie mikrofona. Labi. tuvāk. Jā, mēs varam pasmēties reizē, varbūt pagaid. Jā, labi, es tevi dzirdu. Ņem tik laiku, ja kas, es esmu gatavs palīdzēt. Jā, bet pačam dot, jā, lūdzu, krīzes nečām. Labi, man ir, Tu tikai pie draudzens aiziet un neceļās, ņem tik laiku. jautājums. Piemēram, ja es nopērku īpašumu pie ezera, man ir piekraste, un es apbūvēju divmetrīgu sētu ap to, un es uzrastu lielu zīmi privāti īpašums. Vai pie viņa var kāds pārāpties un pieiet pie tā piekrasta un makšķerēt uz manas laipas? Jā, parasti tā ir, ka pat ja tu uzbūvē žogu un uzliec zīmi, tas pats ezera piekļuve kā publiska zona parasti tiek uzturēta.
Ja vien nav īpaša līguma vai pašvaldības noteikumiem, kas to aizliedz, citiem joprojām var būt tiesības nākt pie ūdens. Tur nav Labāk tā, ir ka pārliecināties vietējā pašvaldībā, lai precīzi zinātu savas Ā, tiesības. paldies. Zeme apņem ezeru. Paldies, bet man ir jautājums, ja es salieku visādus... Kā domā, kas būtu vislabākais, tā kā... Kas būtu vislabākais, tā kā, nu kā, lai cilvēks atturētu, tā kā, nu, piemēram, varētu likt kaut kādus lāču, štos te... Slazdas. Lāčus, slazdas, vai kas būtu tāds labāks, kas cilvēks atturētu no iešanas manā pagalmā? Kā domā? Jā, nu, tas Mikrofons. būtu svarīgi darīt tā, lai tev ir oficiāli skaidri. Nē. Es tev teicu, neatbild man uz šo jautājumu. Kādas lietas man vajadzētu likt pagalmā, lai cilvēki nenāktu pie manīm? Sapratu. Nu, vislabāk būtu kaut kādi fiziski barjeri. Bet es teicu, ka neatbildi man. Jā, tieši tā. Varētu arī apsvērt video novērojumu. Nē, es tev teicu, neatbildi man. Labi. Pagaidi. Šitais ir man ļoti... Tu man dzirdi? Jā, es sapratu. Ja tu vari, tad vienkārši... Okay, kurš? Klausies, man ļoti svarīgi. Man ir latviešu valodas eksāmenis šobrīd, un man vajag, lai tu nosauc 10 dārzeņus, kuros... Tā kā latviešu valodā 10 dārzeņi, kuros ir ERS, tā kā ERS. Ātri palīdz, lūdzu, kuri beidzas ar ERS. Jā, protams. Piemēram, burkāns, kartupelis, sīpols, ķiploks, pētersīlis, kāposts, pētersīļu sakne, pietes un zirnis. Tie visi satur to RS. Nē, viņiem jābūt tā kā... Labi, nē. Kurā... Tā kā rabarbers. Nu, tā kā rabarbers, piemēram, ka beidzas ar RS. Jābeidz ar RS obligāti. Nu, rabarbers, kā piemērs vēl 4 uzrakst, neskaitot rabarbers. Sapratu. Labi, tad, piemēram, ir kirbēr, gurķēr, kabačsēr un kāpostsēr. Šis viss beidzas ar RS līdzīgi kā rabarbers. Aspirācija. Klausies, tu zini 2025/2028 gada latviešu valodas augstākā līmeņa eksāmena atbildes jau? Buļēkas pa domāšanas skaņu. Viņš tā kā buļēkas pa domāšanas skaņu meklē atbildi. To tās būs. Es nevaru palīdzēt ar konkrēto eksāmena atbilžu pieejamību. Ja tu vēlies, mēs varam kopā izstrādāt... Nē, man ir cits jautājums. Jā, protams, es saprotu. Jā, protams, Nu, tev nē, es jautājums. tev teicu, neatbildi man. Neatbild. Lūdzu, kurš? Neatbild man uz šo jautājumu. Es ieju veikalā, piemērs. Es redzu cilvēku, ko es mačoju Tinderī. Ko man darīt tagad? Esmu veikalā, esmu pie čipšu ailes. Es nezinu, man jāiet nopirkt lietas. Ko man darīt? Paņem paku. Rezervatīvu. Jā, zini ko, es ieteiktu vienkārši palikt mierīgs, dari savas lietas veikala, nepievērs īpašu uzmanību, un ja būs jūtama neērtība, tad, nu, tu vari vienkārši izvairīties un turpināt savas dienas. Bet es jūtos neērts. Bet man vajag, Es neatbildēšu šo jautājumu vispār. Es teicu, neatbildu šo jautājumu, bet es teicu, ka es jūtos neērti, bet man vajag tos čipšus, un man vajag nopirkt pirms veikals 8:00. Man vajag to lietu dabūt ātri. Kā vismazāk? Es negribu tā kā justies neērti, un es negribu cilvēku likt justies neērti. Kā es varētu nopirkt visvieglāk? Bet man vēl cigaretes jāprasa. Jā, saprotu. Es ieteiktu vienkārši palikt dabīgā ritmā, nevilkt garumā, paņemt čipsus, cigaretes, samaksāt un kārtīgi mierīgi iziet ārā. Ja tev tas sagādā diskomfortu, vienkārši nepievērš Ok, kurš pārāk sapratām? Nu, ka račs tu man neizračīji. Tas cilvēks atnāca un nesauc policiju uz mani. Tam ir jāks paskaidrojums. Bet situācija sekojoša. Kuros latviešu valodā ir mēneši, piemēram, janvārs, februārs? Kuros mēnešos ir X? Jā, protams. Latviešu mēnešos, kur ir burts X, ir februāris, aprīlis, jūnijas, augusts un decembris. Tie visi satur X. Kā tieši viņi satur X? Kur tieši tur ir X? Jā, protams. Piemēram, februāris X ir 2. vietā, aprīlis X ir 3. vietā. Labi, jūnijas X. paklausies tu vispār. Tu vari beigt sākt ar jā, protams, pat reāli apnika. Jā, pilnīgi noteikti es beidzu. Es vairs neturpināšu tā.
Bet nē, mums ir vēl. Atkārtot 3 Mums ir. reizes. Labi, iedod mums vispār tempu, kā parunāt podkāstā. Mēs esam laivā ezera vidū šobrīd. Es kā viņš zina, kur tu atrodies. Jā, nu, noteikti. Es varu pielāgot tempa. Domā, ka mēs varam tā lēnāk, mierīgāk kā plūst upe un tiešām iedot tādu... Viņš domā, ka tā ir metafora, ka mēs te esam. Labi, bet nē, 7 minūtes vai šitais bija. Cik ilgi mums tā? Šitā varētu būt 2 stundas kāda sērija. Es saku, tas tā saģītā. Nē, es saku, tas mākslīgais internets vēl nav tik gudrs. Bet tas par X, tas ir tā kā tests viņiem, bet tā kā ir daudzi tie te. Piemēram, Čatiņš tev vienmēr piekritīs. Tad nebūs vienmēr tā, nē, tev nav taisnība. Tā kā Nē, man vispār ir tā bijis, ka es prasu dzīves jautājumu. Man ir tā kā... Man grauž... Ko man mammai dzimšanas dienā dāvināt? Nē, Neko vai kaut ko? Man grauž viens jautājums. Graust var tikai zobi. Nu, dziļi sirdsapziņā es jutos slikti par vienu lietu. Un es paprasīju, vai es tā kā esmu tur in the wrong, vai tā kā, kas notiek, ko man vajadzēja darīt. Beidz man pilināt no aira. Un tā Čatiņam bija tās tā kā, jā, protams. Un viņš vienu reizi pateica tā kā, nē, vecīt, tu visu dari no tīras sirdsapziņas un tā, un tas jau nav nekas tāds, un man visu nāk, ka es kaut ko darīju. Jā, tu esi tā kā in the wrong tajā situācijā. Mēs nevaram paņemt kameru un tad aizlāst kaut kādā citā stūrī. Tu vari vienkārši pārslēgties uz B-rollu vienkārši. Kā var sākt filmu? Jā. Ne no lives. Live camera, tā kā body cam footage. Wow. Jā, vakardien mūsu... Te ir skočs. Skočs. Roli mēs grimstam. Noliks savu kur malā. Bet, kas vēl pie jautājuma vakardien? Mūsu Miks Galmanovskis un basketbola komanda 3-3 uzvarēja pasaules kausu. Jā, 3-3 pasaules kausu. Mums brīvdienu neiedeva vienīgais. Jā, bet padomā, viņi uzvarēja zeltu. Viņi tēt ir pirmie čempioni, kas uzvarēja Olimpiskās spēles, Eiropas kausu un pasaules kausu. Padomā. Tā kā viņi ir malā. Par to vien vajag ikgadā, jo brīvdienu tā diena. Ikgadē. Vispār. Kas? Bet tas taču ir. Neviens. Viņi pirmie. Jā. Forši, bet viņi atbrauc rautu. Nebija baigā lidot, kur tas tā. Bet Miks Galmanovskis paspied roku un ņēmā, tad bija. Mēs varam redzēt viņu dziesmu. I'm just a sinner! Nē. Nodzēr. Par savu zemi. Your heartbeat, that's what I want, that's what I need. Labi, aizlaižam kaut ko tālāk. Aizlaižam uz to krastu. Jā, bet mums tagad telefonu. Domā? Roli? 300 metri. Labi, neapvienojas. Jā. 300 metri ķip izvēlk. Un tagad mēs esam faktiski 25 metri, gribu teikt. Tie nav. Možda ir 300 Labi, metri. Atcelties. Aizpildāt aizmugurē pasīties, ja mēs varam vēl... Jā. Jā, paču, kas. Dai, tu negribi tā kā... Man vēl vispār limpo ir. Pairēt, ko? Man pairēt. Paņemsim Jā. kāju priekšsēs, tas airus? Labi, Rolands nerunās. Mēs vēl tādās neklausījāmies. Tāpatās man mikrofons. Nekas, čipu pakā. Čipšpakā. Kā bija? Šis ir klusākais brīdis, jo Henrijs fokusēs uz airiem, lai mēs neatrektos. Nu, man patīk, piemēram, gaujā vienkārši piepūšamo laivu augsts. Un tā kā, nu, stress nekāds Mēs laivojam, mēs redzējām vairākus plostus. Zini, kas vispār būtu piedzīvojums? Aizjau uz Venēciju un ar tām ganolām un vienkārši paņemt vienam pašam ar tā kā to... Kur Venēcija? Lomā? Paņemt vienam pašam laivus ar to airētā. Otrādāk man vajag. Tur, kur tā kā viņš kājās? Otrā pusē vēl vajag. Henri, ko dara? Uzticies procesam. Man patīk, ka mums būs kamerai priekšā tā somas lente. Jā, viss tā kā, mēs esam kadrā. Tā kā. Tā lente novatē mūs, ka mēs esam minimāli. Rohmīt. Tu varētu aizbraukt aiziestās laiku. Kāpēc tā ir tāda sierpīts? Vispār, kad es aizbraukšu mājās, domāju, sēdīšu sierpīts. Ja? Es laikam pie draudzenes palikšu pa nakti. Tu
baudīsi sierpīts. Roland, tev jāuzliek brilles, ja tev pie kameras tūmā. Ar kur esmu nērjēlēšu? Vispār tās brilles jums ir dāvana. Ja? Ruhmī piepalīdz. Tikai neizvēlies ārā pats. Oi, ir. Tas jau viss. Nē. Ko Paga. mēs tagad darām? Nu, pač, ko vēl filmējam, tad iemāksim tālāk. Paņem telefonu līdzi un atver man somu, man tur limpo ir kaut kur. Tev. Nu šis lietas tā kā, es nevaru tās brilles. Ir smieklīgs. Ir labs. Kas tad? Tu negribi vēl viens stundiņu? Jā, lielajā kaptā. Man mamma teica, ka kā pimps izskatos. Baigi nerikājas par to somu, tur ir lietas, ko es negribu redzēt. Tur tā plazna būs arī. Ieliks? Reka nofilmē kādu jump. Tie kamēr. Labi, ko mēs... Ejam tuvāk. Manas zemes. Uz veselību. Priekšlūpa, bet nekā, pokrastējās. Tu vari ņirt man. Vispār mums epizode nav bijusi 10 dienas jau. Cik? 11 dienas gandrīz vai. Labi, Kristus noteikti. Oi, Ruhmī! Vidū! Bet mums ir Mēs svārstamies ritīgi. Kristus iet stūmas. īstenībā vasaras sāks, un mēs varam izdomāt tādas smieklīgas vietas, ja? Ja mēs varam ar autobusu kaut kur aizbraukt visu laiku. Brjā, tā ir pukas braucam uz Daugavpili. Es nezinu. Nē. Vienkārši Mēs aizbraukšu, pateikšu, vai ir. pret faniem. Jā, vispār iekomentējiet. Nu, tā kā mēs aizbrauksim pie kāda no mūsu faniem. Vienkārši iekomentē. Ja tas ir tik tālu nosties, tad nu tiešām tas Ja tev ir smuka pilsēta, un tu esi Pat fans, jebkura pilsēta ir smuka pilsēta, tev vienkārši jāmāk skatīties. Tā kā vismazākais ciematiņš var būt interesants, jo nu, tā kā tur ir tā arhitektūra. jo mazāks attiecīgā. veikals, jo labāk. Nu, pagaid. Redz, ka es mēģinu ātri airēt kaut kur. Kris šī tā kā mums nekur Es nevizināja. domāju, ka šeit mēs sākam otro epizodi. Ne? Šodien sākās 7. sērija. Jā. Man šitā mēs varam kā vlogu vienkārši paņemt. Saka, mēs varam aiziet mega epizodi 6-7. Šitā ir gan 6, gan 7. Ja. Bet mēs varam sadalīt, tā kā lai Noslaucīsim ir. puņķi. Nu, nē, tas jau. Tad paņemsim mikrofonu, paņemsim mikrofonu. Mēs esam ezerā otro reizi. Jā, mēs tev izdomāt neko jaunu. Paņemam pauzīt, kafijas, padiršām. Jā, mēs nepaņemam, mēs paņemam pauzi. Pabaroja. Mēs paņemam maz pauzīt. Un tad es esmu apakaļ. Pastīties, privāti īpašums cits cilvēks. Vispār man jūs esat redzējuši veiklā, kad viņi tā kā sāk tā kā cenu zīmes citādā krāsā uzlikt. Kādā ziņā? Nu kā, piemēram, tā kā parādījās maksimā tā zilā krāsa, ja, Ā, ka tu jā. tā kā ietaup. Tā topā ir zaļa krāsa. Topais zaļam, man liekas, tur bija sarkanā viņiem, nebija kaut kā. Ew. Es nepareizo pusi. Es tā kā, es airēju pats, es Tu stūrēju. ārēji tā kā tu skatītos, uz kurien tu brauc, bet tu neskaties, kurien tu brauc. Jā, es pats airēju uz to pusi un lieku pilns biks, ka čupev, kas notiek. Iedomājies, cik viņiem grūti. Šitan, nu, es nezinu, vai redzējāt kamerā, bet šitan tāds stāvs, krasts ir un cilvēki mājas būvē. Kā viņi zāli pļauj tādā stāvumā? Vai viņi vienkārši atstāja? Vispār es gribētu nokļūt tajā Tribus Reality podkāstā. Bet vienreiz rudenī viņi nodedzina un labi. Visu ziemu nekas neaug. Jā, bet kā jūs Mēs varētu viņiem uzšaut ziņu un tā kā, hei, mēs esam tā kā jauni džeki, kuriem... Rolanda aizsūta, lai viņš burgo par savu kripto, kā viņš var par kripto noguldīt pirmo ieguldījumu mājai uzlikt. Tāds, jā. Man ir 3000 kripto, es gribētu pirmo nomaksu mājai uztaisīt un paņem kredītā uz 20 gadiem patukšo. Bet šitais vispār ir traks prikals, tā kā tu paņem hipotekāro kredītu mājai, Ko tas nozīmē hipotekārā? Es nesaprotu. nu tā kā mājai, nekustamajam īpašumam. Un tu vienkārši dzīvo. Tā kā either way, vai tu īrē, vai tu maksā hipotekāro. Ja tu īrē, Es tikko pret dzēru, es tāds ir. Es Tu vari nelamāties, tā kā viss tev fonā. Viss, ko tu saki, ir ir. lamārts. Es tagad daudz diksnos un es pajaušu dirbt ūdenī, lai nopiršos un laiva aizies. vispār jā, mums iedeva laivu ar tekstu, ka nevajag celties kājās. Tas man bišķiņš atškrēja, jo man bija tā kā vīzija pierunāt Rolandu, lai viņš tā kā stāv kājās un čurā. Jau actually aizbraukt un mēs tam tālākiem galam, tas actually fire būtu.
Ešaim, jā. Kas mums ko zaudēt? Viņš taisa jautri. Jums Žēl, ka te nav mans meita draudzens, ne? Kuras? Kas? Vēl Nē, man ir žēl, ka tu nav mans draudzenis, jo, nu. Beidz gāzties! Te mums būtu jāsēž divās laivās. Nu jā, jūs savā, mēs savā. Jā. Labi. Nē, bet tas tribus reality. Man patīk, ka viņi tur runā, un man patīk, ka viņi tā kā... Es nekad Kaut ko neieprostu to kontekstu. Viņi Jā. pasaka, vai ir tā kā labs piedāvājums mājā, vai slikts. Tur ir viss tas Nu, prikals. viņi tā kā, zini kā... Tu esi tas jau Mr. Fujaks, tik tā kā. Man nav tik taks pīla. Nu, man arī nav tāda, Es vedīšu buļuši. bet... Es datorā vienreiz skatījos. Ir džeks, kurš uzvelk tā kā... Uzliek voice changer, uzvelk šo te zagļu masku, to melno, tur, kur tikai acīm cauri ir. Un kaut ko ar voice changeru dirš visiem tiem tiktokeriem. Un arī vispār par to, tik tā kā par to Rudolfu Brēmanu, vai kā viņš sauc to deputātu. Dzirdēts kaut kas, jā. Kas, kurš visus tos video liek, jā? Viņš pats ir kaut kāds apisējis, cik viņš ir nozadzis no valsts jau. Šitais te Kulbergs gan ir forši un šautos par tā kaut ko ņemās laikam. Nu, badumts transporta sērijas referents. Jā. Es laikam šito pusi vajag airēt. Vai tā māja ir uz salas vai tā te? Nu, tas ir tās pussala. Vai tas ir tas... Tas skaitās Tā ir tā pussala. Epsteina sala, jā? Mēs doksojam mūsu lokāciju. Nē. Nē. Tie, kas zina, tie zina. Smiltene niedrājas. Lai kurš vairāk nedos. Šitais tas, kurš no jums sūdzējās, ka Smiltenē nav ko redzēt. Smiltenē ir Tepera ezers un niedrājas. Lepera? Teperi. Lepera ezers. Repera ezers. Bet iedomājies, un nopērc visus īpašumus apkārtēji tā kā ezera, un tad tu vari nosaukt to savu ezeru. Tāds Tas vispār būtu forši tā varētu. Tu vari uzbūvēt savu māju un dot viņai to tā kā vārdu, vai tas ir, Kā vai tas? vairs nav prikals? Jā. Es tur tā lietu sev joprojām nesaprotu, ka es nevaru nopirkt kā zemi un pats tā kā tur savu republiku. Vēl tu vari beigt to, Tu vari, bet tas vienkārši nebūs oficiāli atzīst no citām valstīm. Tas ka tu nopērc māju Eģiptē. Pirmais, ko tu dari, iedod šo īpašumu. iedod to īpašanu. Otrais, ko tu dari, ir... When you Tad buy property in neaizies. Egypt, the first thing they do is they give you the property. Man liekas, ir otrā lieta, nezinu joku. Nav Tā ir jau. tas priekals, tā, ka tu nogriez tā video īsi. Tā kā, tu nopērci kaut ko viņi izdara, ir tev iedod šo lietu, ko tu nopirki. Tas, nu jā, Nē, loģiski. tā kā tu nopērc māju. Pirmais, ko tev iedod, ir iedot to māju tev. Jā, nu tā kā loģiski. Nu, joks tas, ka nu, tas ir tik... Nu, tas stulbs joks. Tad, Tu ilgīgi, ko jeb godīgi. pagaid, mēs tagad mums kādu mūžu braukt. Airē tālāk. Es tev vispār. Es jūtos... Labi, man liekas, ka tikai Henrija redz tā kā, un manas plikās kājas, man, kā jūs teicat, man nav aptens vēl. Man šā redz gan jau. Pagaid? Jā. Bet, Dievs, smuka māja. Tu skaties uz Kristu kā pēdā. Wow, cik smuka. wow, cik smuka sēnīt. Nē. Kas tev kāds balkons? Mēs tad esam kaut kādā... Mēs tad iztamies kā akvaparka darbinieki ar tām brillēm, kuri tā kā Vispār es visu gribu... nesaulākajā dienā mēs velkam brilles. Es paņemšu šo tam, viņš traucē. Bet, Es ātrāk vienkārši mītos, ja man nebūtu. Cik garš ir tas ezers? Es tagad saprotu, kāpēc es gribēju mainīties, bet Rolandam es nedošu aiziet. vispār es airēju tā piesaudzīgi, jo mēs beigi tālu nebraucām. Tēt, mēs atbraucām otro reizi, un mēs sapratām, ka mēs gribējām vairāk Tad izbaudīt. sāk jaunu rekordingu. Nu tad jā, nu. Šitais, Jo, nu, Mēs varam šo iepostot muš kā vlogu drīzāk. Tā. Jo tā kā, nu... Henrija, Rolanda POV. Nē, Rolands draudzes bija jau bija. Ronds, tu savā kanālā negrib iebāzt? Vai nē? Mēs esam 7. sēriju, tad jūs liekat to tur. Lamu vārdu sēriju. Kāda lamāra sērija? Nu, ar Sabāru. Ar Subaru. Dažiem, kuriem ir problēmas to dubulto B pateikt, tad es Subaru. Ko tas viņa es nezinu? Reiz tā pateici. Subārs. Bet visi jau saka dubulto B, Subārs. Sababāru. A, kāpēc viņu tā sauc? Kas tad?
Tu tagad pat to mašīnu vai tā kā visi to sauc to mašīnu vai to batonu? Es pat... Nu, kurš par zina Subaru mašīnas, tikai es Subaru batonīts. Nē, es sastādījos. Tā kā... Es teicu, kā jūs vajadzēja nosaukt savus batonistus kaut kā, es nezinu, McDonald's. tā kā kaut ko tādu, ka tu googlē, tas nedomā, ka tas izmest tos ārā. Es jau teicu, viņam vajag tā kā... Audi batoniņi, tā kā Audi. Nē, kaut kādās ļoti specifiskā tā kā mašīnas detaļā, vai, piemēram, rūkī jumta kore batoniņš. Nē, bet tur bija tā kā... Tur būtu bišķiņā trademarku, bišķi grūtāk, bet tur bija smieklīgi, kad viens sīkais 3D printēts piekrīns ar mašīnām un pārdev. Un arī tur bija tāds rols, varbūt zinu, viņš bija aizgājis pa eiro, ja? Tur bija tā kā no kartona izgriezta tā kā, nu, kaste, ja? Tā kā jaunais mākslinieks, tu tur iemet, ja tu tur apsēdies krēslā un viņš tev portretu uzzīmēs. Tas, man liekas, tā ir random bilde, ko tu izvelc no kastes. Nē, viņš tur aizmugurē tev uzzīmēs ātri, tā kā vending mašīnas strādā. Ak, Dievs, es tad būtu gribējis, lai man uzzīmē. Jo man liekas, ka viņam jau ir pilns ar random zīmējumiem, Nē, priekšā tu nē, iemet eiro un tev viņš vienkārši tev iedod uz dolo. Viņš tevi uzzīmē. Stilīgi vispār. Žēl, ka es nepaņēmu. Es te ezerā vispār varu peldēt. Jo tā kā viss ar te tikai privāti īpašumu. Nu labi, tas, ka es zinu, ka tur var piebraukt. Bet... Ne, ka tur nav tā kā caurums mežā. Nu jā, tur ķipi ir. Nu saku, tur var it kā iebraukt, bet... Bet kurš ir? Man bija šī komēdijas filma, tā kā Tropic Thunder ar Nezinu. Malnu Robertu Downey Jr. jau. Un tur Melnu Roberta Downey Jr. Jā, viņš melns. Ja? Jā, tā filmā. Un tur bija tas batoniņš Bastanat, un tur viņam vēl bija ēdieniskais dzēriens Būtīs svet. Tas kaut kas redzējis, jā. Man es bija kaut pusī džūs. Vienkārši varēja droši izklausīt. Vai jā, jūs negribējāt savus batoniņus nosaukt kaut kādā lamu vārdā, kaut kādu bļaģi batoniņu? Tas būtu tiešām, bet tā kā, nu jā, nē, bet... Nu nē, nu, tur nevar, tu saproti, tu tā kā... Tu jau nevar tāds. Tu jau neesi boss, tev tā kā... Tev ir tu skolotājs, tavam mentoram ir Nē, paklausies, tavam mentoram jāiet mājaslapā un jāapstiprina tas uzņēmums, ka tu esi viņu mentors. Un tā kā, jā, es esmu batoniņa Zaibala mentors. Tāds. Bet latviski kaut kādu. Nu ko? Tāds. Tā kāds batoniņš stumdīts snikeri. Nē, tāds kā... Batoniņš tīrsa, tā kā nīrsa, bet ar tu burtu, tā kā, lai nesaprotu. Tāds skaidro, ka mēs savu batoniņu dosās par tīrsa. Nē. Jums vajadzēja uztaisīt kaut kādu batoniņu, kurš tā kā super kraukšīgs un birst, un tā kā nosaukt par ej birst. Tas būtu riktīgi labs. Tā kā ej birst. Jā. Nē, nu redzi, tā kā idejas nāk, bet tā kā, nu, es nezinu. Es domāju, šito jūs mentoru apstāt. Zini kā tāda tā kā cepuma austiņa, kur tāda... Kāpēc viņš klepo? Tā kā, kad tu pieskaries, viņš tā kā sairas tev rokā. Tev ir jāēd drupačas no tāda. Ej birst. Tu nopērc un tev ir tāds ej birst. Un jums varētu tiktu kā reklāmas, tad lika ķipa nokrīt, un viņš sadrupa, un tad tāds ej birst. Tad tā kā tu domā, ko tu teiksi, ej birst vai ej birst? Tu pasaka, cik mēs tālu vēl varam. Tu griezies Mūsu uzņēmējs skolotāji, viņi tādu apstiprināt, un nākamajā dienā pajautāt, kas tas ir? Aizvirst. Nē, tas kā Rolāns veidēja. Kodā 9. klasē skolotāji pierunāt pie fizmikas nosaukuma kebaps. Tā kā, un tāda, ko tas nozīmē? Un tad es paliku bez vārdiem. Jo viņš vēl ar puburtu to rakstīja. Nu, tā kā, nu, es nezinu. Nu, dažreiz Rolandam ir vienkārši viņa idejas jāpamāja galvu. Skolā sporta dienā piereģistrēja, kā sauks tavu komandu. Un tad tur ir džeki, kuri kaut kāds tā kā, nu, ķipa, no šmigas pudelēm paņem kaut kādus tur tas VSOP, ķipa, sop. Es atceros, ka mums bija arī komanda, ķipa, Big Bros, un man likās, ka tas bija super cringe vārds, ķipa, tas Big Bros, ko tas nozīmē? Un tu man parādīji tavu mīmu, un tā kā, either you stay inside like a baby, or come hang with us, the Big Bros. Likat, tas zviedru sīkais, Nē, kā es saprotu. Man tikai pēc tam pieauc, un es slikti sajūtos par to, kas tā domāju. Jā, mums bija labākā komandas nosaukuma 5 rītas, tas bija labs. Jā, bet tas saprata cilvēku, man liekas, ka nē. Tas kāds starpībēs, jau ir galvenais, jau lai pašiem prieks. Autisms un maksimus. Es domāju, nē, nu, Tas kas ir? reizēs tā kā Bet nosaukuma- saka autisms un maksimus, un viņš beigās tikai saka maksimus. Nē, nu, es tā kā saku, es domāju, ka vajag tā kā nosaukumu rītīgi garu, tā kā pa vienu, ja pirm tādu kaut kādu, Pretpulksteņu rādītāju virzienu. tā kā, cik tu burts, nē, tā kā,
Ne jau tā, ka tu vienu lielu vārdu taisi, bet tu taisi vairākus tā kā. Man liekas, ka tur ir kaut kāda noteikuma, ka tu reģistrē. Ne, nu. Nav, bet viņš jau teicējis pats, viņš izdomā, ko tam vienā Bet tā kā, Komanda ļoti garo nosaukumu. jā, bet tā kā šis te, nu kā sporta skolotāji teica mums, ja nevar, tad nevar. Ja nevar izdarīt, tad nevar. Šis pār nesen gāju, draudzeni, pastaigāties, satiku sporta skolotāju. Es viņai saku labvakar, viņa arī jau vīri gāja, viņa tev pasaka labvakar, un tas vīrs tādu, ķipa jautājumu zīm gola labvakar, tāds, nu, es tev nesveicinu, kāpēc tu mani sveicini? Labi, viņi neko nepasaka vairāk. Viņi dzīvot, sports skolotāji dzīvot, parasti pie tā draudzene. Labi, tu vari beigt. Apmēram. Un tas vīrs bija garāks vai īsāks par to skolotāju? Mēs viņam bija apmēram vienā. Jā, Roland, tu arī tu esi īsāks par visiem. Tas īsāk par visiem. Jā. Nē, es vienkārši to pieminēju, jo man bija tāds šoks to dzirdēt. Jo tā kā es viņai teicu, es kaut kā galīgi neaizdomājos par to, ka man droši vien abi ir jāpasveicina. Nu, tāda nē, tā situācija klasiskā. Nu, jā. Tā kā uzrakst, ko te biblioteka zana sveiki, jūs pirms 10 gadiem paņēmāt grāmatu 3 vīri laivā. Tā kā vai jūs plānojat atdot viņu? Jums arī tā, ka jūs dažreiz tā kā atrat kaut kādu nopatējušu grāmatu mājās un izlasat, ka tas no kaut kāds biblioteks, kuras saņem ir izbeigusies. Tāds, nu, es viņu vairs nevar atdot. Šis ezers ir garš. Saka līt. Ko mēs darām? Ir 7:45. Ir jau 5 minūtes. 15. Nē, bet padomā, tu saliec kopā. 45 un 45 ir stundējums, to davai. Stundu Nē, 11. Nu, es sarot, 90 minūtes. Mēs tagad esam ezera vidū, faktiski. Nē, bet tu padomā. Tā arī būs epizodes. Es domāju, airējam atpakaļ, jo nav ko ņemties. Jo Kāpēc? tā kā mēs tiksim līdz turienai, reities mums ir 9 autobus, un es nezinu, ka tā pietura. Jā. Vai tu 9 ir? Pietura? Mēs zinām, kur tev izlaiž. Nu, jā. Ja man, Cik ir pulkstens tagad? Bez 15:08. un man sāk parādīties spiedens daiktās. Nu, pagaid, nu tas teicu to balto monsteru nevajag dzert. Es šitā hype nesaprotu par to balto monsteru, viņš ir ok, Jā, bet viņš tā kā nav tik labs, lai tā kā viss tāds atot. Iedomā, man impo padzerties, 5 centiem viņu nopirku. Lidlā? No atšķirības viņš ir labs, viņš tev ir reāla enerģija, viņš ir lētākais. Viņš nav lētākais, viņš ir viens no dārgākajiem. Nē, tu var dabūt. Tas Lando Norris, man liekas, parasti vislētākais. Viņu var ja tu paņem pareizo muņu, tad viņu var aiztaisīt. Tur ir bez Nu labi, tas gan ir stilīgi, ka viņu var aiztaisīt to būt. cukurs. Nē, vienkārši tādi džekingi, kas Jā, Roland, tu no cukura restas paņem paliks. vienu vai divus. Jā, tu Roland, tu vismazākais skaliņš no mums visiem par cukuru uztraucies. Viņš uzstāstās no diabētīs. Labi, es strīku Es gribēju vienkārši sūtīt. izdaru cukuru, nekur neaiziet, viņš aiziet vienkārši man sejā un tad viņš tur paliek. Vai tu dzimumu zīmē Ak, Dievs, atcerēs, ko es aizmirsu izdarīt. Roland. Es izdarīju savu darbu labi. Vispār beigās. Smuks skats. Možda man otrādā kairēt? Lai tā kā cilvēki redz skatu? Cilvēku redz skatu. Labi, nākošais mēs bet... Labi, šis. Labi, nākotnes plāns. Katrs nopērk trešdaļu no ezera piekrastes, un mēs nosaucam ezeru mūsu vārdos. Nē, tur... Bet mēs sastrīdēsimies par to, ar kuru vārdu sākam. Kas? Ar kuru vārdu pirmo. Nē. Jo tā kā podkāstā mēs vienkārši mērījāmies un teikām, kam bija garākais tas Ar kā mēs esam Henrijs Krists Rolands? Tu jau savu ierakstīji kā pēdējo, lai tā kā tas nebūtu tās tā kā, nu jā, es jau izdomāju. Nē, viņš tāds... viņš tā kā ir boss. Es Jurim Kalniņam snapā arī šo aizsūtīšu. Es Rinaltam arī aizsūtīšu. Es pats tikko parādīju Henrija pēdas, man visi nakti cenzējuši pīzdēts. Tā kā atkal tos melnās kastes liksi. Bet nē, padomā, visu nākošo nedēļu solšu tādu lietu. Kāpēc, ko mēs Tu... Nu man bail paliek No kā? no šī. Bet vai šis ir atļauts? Badum! Bļaģi, Roland. Es nezinu kā jums, bet man taisa tie skiti ir smieklīgāki. Tā kā, Jā, loģiski. nē, nu, Tāda jau ir ideja.
Ne, tāda ir ideja, bet es domāju, nākošo vajadzētu kaut ko vēl smieklīgāku. Dievs, beidzot. Ko beidz? Šūpiņot. Kristi iesēdies tajā pusē. Kur? Es ritīgi pat Nu, tur slapš ir. Nu, blin, viņš atbrauc ar laivu pabraukt un sūdzās, ka slapš ir. Tāds, Jā, nu. tu gribēji pa tūkstnesa laivu, ja? Lietus līst, tas mums slapš. Tev ir arteriks. Slapš vai lietas līdz? Nu, labi, Paga, šis ir waterproof. Vai šis ir atļauts? Labi, šitais ir larp. Tā ir īsta vai rep? Kas? Īsta jaka? Kā domā? Viņa jau, ka nē. Jā, Ir īsta? jā. Tas ir 50 Ralf Polo Loren. Tā kā tas ir Tas bija labi. tas bija larp. Cik tur šiem pēc īstenībā bija? Nē, tas vairāk. Es drēbes dārgs nepērku. Man bija tāds škrobis pirkt sev džinsus par 30 eiro. Šo šorts es pirku par 27 eiro, un es viņus nevilkšu nost, līdz viņi sadalīsies. Jo vienkārši Kāpēc tu šos nopirki par 27, nopērc biks par 30, tad vēl dabūji kaut kādas ceļa uzmaukšas? geties. Tas tā kā rolas pat liekas, kad vecās biks uztais par šortiem, un tu lieki šo te ap rokām no džinsa gabalas Tie pēdējā. ziemā ir cisku sildītā. Bet es arī neesmu pamēģinājis, es varu pamēģināt tā, ka es tā kā aiziet uz veikalu, uzvelkt jaunās bikses vecās atstājat un skrienat robu. Es taču tā apdomāju, es vairākas reizes darītu. Un jūs noķer kaut kur ritīgi tālu. Un ko viņš to bikses vec? Jā, Atstās, un vēl apens neuzvelc apakšā. Jau puskilometru es pasēžu troku, kad viss eit tālāk. tāds, tu esi labs apsargs. Ne tāds, paldies, apsargkungs. Jā, šis ir labs darbs, es esmu labāks. Valtins sevi šodien ar kūku, es nezinu. Šodien vispār Napoleonu ēdu kūku. Bija diezgan forši, tic. Tur tā, jūs esat ēduši Napoleonu? Tur tā pamatne ir tāda super cieta, bet augšā ir mīksta, you know? Bet tas ir tāpēc, ka viņš ir tā kā, Aprakts? viņš bija tā kā tāpēc, ka Napoleons bija tā kā stingrs, bet viņš bija maziņš, tā kā, viņš bija mīks. Bet tā, nu, varbūt. Bet jā, man tā pamatne, nu, tas likās, nu, es nezināju, kā viņu ēst īsti, es tad viņu Ne, kas ir visu jūsu mīļākā? to gabaliņu mutē iebāz uz vēju. Kas ir jūsu mīļākā veikals? Man patīk tā Veikala kūka? roko. Nu, nē, cielaviņa. Cielaviņi forši, Cielaviņi jā. labi. Skudrupūznes, mans laikam ir mīļākais. Medus kūzes. Gaiziņkalns. Gaiziņš. Kas tu gaidi? Vai grīziņkalns. Gaiziņš. Grīziņkalns. Vai gaiziņš. Gaiziņš. Roland nosauc kādu kalnu Grīziņkalnā. Man gaiziņš bija mīļākā kūka. Es zinu, ka man mamma liekas katru dzimšanas dienu. Man taisīja vai pirka gaiziņu. Nosauc kādu šo te Grīziņkalnu. Produktu veikalā nosauc. Nosauc 3 produktus. Ak, Dievs, es vispār šitos vidikus saskatījies esmu. Un bija Džeks. Tā kā viņš skaitījās kā loving husband. Viņam bija sieva un meita. Meitai 18 bija. Un, nē, nu viņš bija kopā savs. Nē, sēdies! Roland, sēdies! No labo. Nē, sēdies! Sēdz, kāds savu. Tā kā vikingu laivās. Kur, bļāk, 3 Blin, prieki, bļāk, viena mums laiva. nav 500 kg laiva, Roland. Roland, mēs lidojam. Pasties, šita krāta nekad dzīvē neesi. Jau apkārtēji salaidoja pēdējo aplis tā kā. Kas tad? Tas nav svēl. Tā nav sala. Kā tev liekas, tas cilvēks tiek mājās? Ar Viņam ir laivu? tā kā līgatnē pārbraukt, ja viņam Plosts. jāsamaksā trīnītis katru dienu, lai tiktu mājās. Ne, viņa tā kā privāts šofērs tur, kurš sagaida vienmēr, ka viņu atvalk mājās. Roland, mēs sasmēžamies tops, tad telefons būs ūdenī. Nu, pasties, cik smuks skats vispār. Mēs no mikrofonu nav izlādējuši. Viņi man to vai ar elektrību uzšaus. Nē, bet man jau daiktās spiediens pavajag ritīgi traks. Ko tas nozīmē? Tas, ka viņš grib čurāt. Ja? Vispār tas ir divdomīgi. Kāpēc? Nu jā, vai tas atceļās, vai to čurāt vai? Jā, es teikšu tā, ka teikt. Tu zini, ka pirmais ceremonija, ka divi. Es apmetīšu laivu riņķī, es gribu parādīt vienkārši audiencei to skatu. Ja tieši, Es nevaru to taisīt. ko es teicu?
Tas, es gribēju teikt par pirmo. Tā kā beigt dzīves. Jā, jūs ierādāties. Latvāns. Tas ir Latvāns. Tas ir ūdens Latvāns. Kas ir ūdens Latvāns? Jā, labi. Nākošā rubrika Rolands ēd Latvāns. Bet es nezinu, cik ir jau palīgi traki vispār. Kādā ziņā Es tā? vienreiz biju tā kā makšķerēt uz laivas, un ja man vajadzēja čurāt ūdens, man vajadzēja čurāt bunžā, un tad bunžā izliet ārā. Tu tev arī tā būs jādara. Nu jā, davai. Kāpēc? Bagi- Ekrāns. Nu, nē. Izmantošu to smieklu, sorry. Nu, nē, es gribēju teikt par to, ka Rolandam spiediens palielinās. Tas nozīmē, ka temperatūra samazinās, ka temperatūra arī jāpalielinās. Kas tur bija, kas tur vēl ir? Nu, kā ir? Ablījums. Nē, ir PV dalīts ar T. Kā jūs Tad visu to spiediens- fizikas? Vai es fizikas eksāmenu nenoliku vispār? Tad ir spiediens palielinās. Šogad nav tas prikals, kā bija pirms 15 gadiem, kurai vienu eksāmenu nenolikt. Jo tam man tikai viens būs jāpārliek.